Tā, sveika, Zane! Šodien mēs Čau, atkal Karīna. tiekamies. Tu zini, šodien man ļoti, ļoti gribās parunāt par tavām taro kārtīm. Ah, Ja tu, labi. tu esi gatava šodien, super, tu pat viņas esi sagatavojis, varbūt pat šodien kaut ko foršu izliksi. Jā, varbūt. Ja? Skatīsimies, kur mūsu saruna aizvedīs. Jā. Es baigi jautājums nekādas sagatavojis neesmu tev, bet man liekas, ka tur tādā brīvā formātā tu varētu pastāstīt, kā tu vispār pie šīm taro kārtīm esi nonākusi, kā tu viņas redzi, viss, kas tev ienāk prātā. Ja? Taro kārtas īstenībā atnāca pie manīm pašas. Man bija viena skolotāja, pie kā es braucu mācīties. Man liekas, tas bija kaut kāds energy healing vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņa man lika taro kārtas, un viņa man sāka stāstīt par viņas skolotāju, kas turpat vietējā sieviete bija, un viņa man stāsta par viņu vienreiz un stāsta otrais, un man sāk likties, wow, cik forši tā sieviete ir, man vajag viņu satikt. Un es sāku viņai sekot, man liekas, Facebookā, un viņi ieliek, ka viņiem būs taro kurs. Es domāju, kur laba iespēja satikt to cilvēku, kaut ko pamācīties jaunu un tā. Un es aizbraucu to kursu, es biju vienīgā, kas vispār nekad neko nebija darījusi ar taro kārtīm. Man vispār viņu nebija. Es te drīkst drusku uzjautāt. Kas bija tas, ko tu vispār, kas bija tas iekšējais iekšsaucējs? Kāpēc vispār gribējās skatīties, kas tur vispār vilka vēl pirms tu pie viņas ieradies? Man vienmēr liekas ļoti interesanti, kad ir lietas, kuras mēs neredzam, bet viņas tomēr eksistē. Un ar taro kārtīm tomēr tu redzi kaut kādus apstākļus. Piemēram, ja tu esi pilnīgi tādā situācijā, ka tu neredzi vai izēju, vai tu nevari salikt kopā A un B, vai tev intuitīvi liekas, kaut kas nav pareizi, bet praktiskajā dzīvē tev apkārt liekas, kāpēc man tā liekas? Tā ir intuīcija, kas tev saka, ka kaut kas nav. Kas bija tas, ko tu meklēji tajā brīdī? Jā, acīm redzami, jo es vienmēr esmu meklējis atbildes uz visādiem lieliem jautājumiem, ko es vispār šeit daru šās planētas. Super, kāpēc ko es šeit daru? Kas es esmu? Tas arī bija tie, kas saucēja, kāpēc Jā. Kāpēc es atbraucu no Latvijas dzīvot uz Angliju? Kāda ir mana misija? Kā es varu palīdzēt cilvēkiem? Kāpēc vispār man gribās palīdzēt cilvēkiem? Kāpēc tur viens cilvēks, teiksim, viens no pirmiem jautājumiem patiesībā man bija tāds, ka kāpēc viens cilvēks var nopelnīt naudu, un viņam viņa paliek, un otrs cilvēks nopelna, viņam viņa pazūd, un viņš otrais nekad mūžā viņu nenopelna. Un kāpēc, piemēram, viens cilvēks paliek tikai bagātāks, un otrs paliek tikai nabagāks, vai vispār nekāds? Kāpēc ir tāda strauja atšķirības starp cilvēku slāņiem, ja, ka vieniem tiek viss, dažiem nekas, un daži kaut kur pa vidu. Īstenībā pat ir tā, ka, padomu laikā mums visi bijām vienādi. Mēs bijām īstenībā ļoti vienādi, jo apstākļi vairāk vai mazāk mums visiem bija vienādi. Te pašā laikā mums bija pazīstama viena ģimene, kas viņi uzbūvēja milzīgu māju, viņi tur nopirka mašīnu, tanī laikā viskrūtāko kādu varēja dabūt, un vienmēr viņiem viss kaut kas bija, un man tā likās, kā tas var būt, māmbeit kā strādā visu laiku, un par dakteri tomēr, un tas taču tāds tomēr zolīts cienījams darbs, un tā, un vectietiņš un vecmāmiņa pa māju rosās, un mums bija dzīvnieki, un fermu, un dārs, un viss kaut kas, un kā mēs esam tādi nekādi, tā mēs esam. Viņi no acīm redzami, tu redz, ka cilvēkam ir tā izaugsme, ka viņš visu laiku, viņam katru reizi aizbrauc, viņam kaut ko jau viņš pagājis uz priekšu. Un ņemot vērā to, ka mēs visi tomēr nācām tā kā vairāk vai mazāk no viena punkta, no vienas situācijas, no vienas līnijas, tad man likās tas, kā tas var būt, kāpēc tā ir. Viena lieta, ko es redzēju, ka tie cilvēki ļoti daudz strādāja, bet tas jau ar darbu jau tikai nepietiek. Mums jau pirmkārt ir jādomā 2 soļus priekš, un tad tikai mēs sākam veikt kaut kādus soļus. Un tie jautājumi visi man jau bija no bērnības, var teikt, aktuāli. Un tad, kad es paliku tā kā jau augstskolā, kad es mācījos, man ļoti patika lasīt visādas tās grāmatas par līderiem, un kāpēc vieni cilvēki ir tādi, un cilvēki viņiem seko, un kāpēc citi cilvēki nekad tādi nevar būt. Un, sekot visas tie jautājumi par mums kā cilvēkiem, kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam. Super. Tu vari piekrist tam apgalvojumam, ka taro kārtas pašas atrod, ar ko viņas strādās. Ka taro kārtas tevi pirmās tev atrada, nevis tu viņas. Principā jā, jo es tikai tāpēc sāku lūgt tai savai skolotājai, lai viņi man liek tās taro kārtas, tāpēc man vienkārši likās interesanti, kas tur būs.
Kas būs? Man tā kā Duliem Daukam vienmēr tādi jautājumi, kas būs tur, ja es pa šito ceļu aizbraukšu? Kas būs, ja es tur tagad braukšu pa šo ceļu taisnu, un tad pēc tam pirmajā pagriežos pa labi, un tur braukšu līdz galam, kas tur man sagaidīs? Un man bieži bijis tā, ka es braucu, un es skatos, šitas ceļš, es te braucu miljonus reizes galām, bet nekad neesmu iebrauku, kas tur ir. Un tici vai nē, bet man tuvāko 2 nedēļu laikā vienmēr ir sanāk iebraukt tā ceļā un uzzināt, vai es kaut ko esmu nopirkusi internetā, vai es esmu kaut kādu tikšanos jaunu cilvēku sarunājis, vai kaut ko, bet es vienmēr nonāku tajā ceļā, kur es esmu padomājis, interesanti, kas tur ir aiz tā ceļa. Super. Tas tā kā jautā, un tev tiks atbildēts, prasi, un tev tiks dots. Ja? Tāpēc man liekas, ka tā kāršu filozofija kaut kur tur ir balstīta, ja? Ka tu viņām vari paprasīt. Ja, jo kas prasa, tam tiks atbildēts. Tā ir, jā, tā ir. Un interesanti ir tas, ka tās kārtas ir pilnas ar simboliem. Un simboli ir no seniem laikiem jau lietots, principā. Cilvēki ir, pat mūsu pašu tautas dziesmās ir tik ļoti daudz simbolu, mēs viņus uztveram ļoti tieši, vai pasakas, piemēram. Mēs viņus uztveram ļoti tieši. Nu, ja saka, ka tas ir vēlns, tad tas ir vēlns, viņam ir melns, un automātā viņas, bet tā jau nav. Dzīvē ir 1000 ēnu puses visam, gan baltiem, gan melnajiem, un 1000 saskarsmes punkti. Un tieši tāpat ir ar kārtīm. Katrs tas simboliņš, kas ir uz kārtas, tu viņu vari sajust kā pozitīvu, tu viņu vari sajust kā negatīvu lietu. Un tā tu arī tulko, jo tas viss iet caur sajūtām. Tu vari parādīt cilvēkam nazi, viņš var viņu paņemt, un viņš var sagriezt maizi un nogalināt cilvēku. Tas pats ir ar kārtīm. Tu kārtīs ieraugi simbolu, tu viņu tikai vienīgi saistībā ar visu pārējo to bildi var izlasīt pareizajā veidā. Un nevienmēr tas... Daudzi lasa kārtas ļoti tehniski, restīvi. Viņš redz tajā kārtī, teiksim, naudas simbolu, tad tas ir saistīts ar naudu un ar ko citu. Man ir tā, ka man vajag nedaudz laiku, lai es tā kā, ieķūnētos tajās kārtīs iekšā, un man pēdējā laikā man vispār nāk tādi, tad, kad es ieķūnējos viņās iekšā, es tā kā izēju cauri katrai kārtī, un tad pēkšņi man vienā momentā viņa saslēdzās vienā komplektā, un es saprotu visu, ko viņas grib pateikt. Un tas ir doties tikai pēdējā laikā, un tas man reāli nošokēja pirmā reizē, jo bija tāda situācija, kad pilnīgi nereāli atbildi pienāca. Klienti uzdeva jautājumu, un pienāk pilnīgi nereāli atbildi, un es skatos, un es tagad domāju, es tagad sapņoju, vai kas notiek, un kā lai tai klientē pasaka to nereālo atbildi. Jo viņa redz to situāciju pilnīgi kaut ko citu, bet atbilde nāk pilnīgi kā duncis mugurā viņai. Un rezultāts bija tāds, kad es saņēmos, es viņai to atbildi pateicu, tādu, kā es redzēju, un viņa man nākamā dienā atrakstīja, un viņa saka, tas ir kaut kas vispār fantastisks, ka tu to varēji tā redzēt, un es sāku analizēt situāciju, un es pēkšņi redzu pilnīgi kaut kādu citu bildi, un es saprotu, ko viņš visu, tas otra puse, ko tas cilvēks ir visu laiku darījis ar mani. Kāpēc tā ir notic? Un man liekas, ka tā ir tā īstā sāls, ka tu sāc lasīt kārtas jau komplektā ar tām ziņām, kuras tev pienāk no augšas, un ka tev nav tā kā katra atsevišķa kārts ir kaut kāda konkrēta atsevišķa ziņa, bet kad tev viņi saslēdzās vienā tādā ķēdītē, vienā tādā kopējā ziņā, un teorētiski tā, ka katrai kārtī izvietojumā ir tā kā sava loma, bet tādā momentā, kad viņi saslēdzās tajā vienotajā ziņā, tad nav vairs tās lomas pazūd. Ir tas galvenais, tā sāls, kas tev tam cilvēkam ir jāpasaka. Ar visām tām niansēm, protams, bet tā galvenā sāls. Tas ir tāds realitāts. Priekš manīm tad tas ir wow. Kāpēc es viņas vispār atradu un kāpēc es ar viņām sāku darboties? Bišķiņ tāda replika, tomēr, man liekas, jānodala, ja, kad kārtis, vispār jebkurš šis te instruments, kas palīdz cilvēkam kaut kādā veidā dzīvē virzīties uz priekšu, ka tas ir tikai instruments, kas palīdz nolasīt lauku, bet tas nekādā ziņā es neaicinu cilvēkiem pārlikt visu atbildību par savu dzīvi jau uz taro kārtīm, uz astroloģiju, numeroloģiju, kuriem instrumentiem, kas palīdz virzīties. Šis te lēmumu pieņemšanas vai darbības faktors vienmēr paliek tomēr cilvēka atbildība, ja kad lēmumus līdz galam pieņem es, bet šie te instrumenti mums iedod apskatīties vairāk uz šīs te pozīcijas, izvērtēt, ja tur ies pa labi, tad būs tā, ja ies pa kreisi, tad būs tā, bet izvēles iespēja vienmēr paliek cilvēka pusē, atbildība paliek vienmēr cilvēka pusē, ja. Viņš var šīs kārtas vispār neklausīties un izvēlēties citu vektoru, kur aiziet, ja, bet tad atkal viss 100% uz viņa pleciem var izvēlēties tur vai izvēlēties šur, bet galvenais, kas, man liekas, cilvēkiem jāsaprot, ka visi šie palīdzošie instrumenti vienmēr
atbildība paliek uz paša cilvēka pleciem, nevis uz cilvēka, kas liek šīs te kartes vai lasa šīs te astroloģiskās kartes. Ja jūs atnākat pēc informācijas no kopīgā akašas lauka, ja, kas cilvēks, kas prot lasīt, ir gatavs tev ar šo informāciju padalīties, kas arī ir pelnījis samaksu par šo, bet tas nekādā gadījumā neuzliek atbildību, ka es tagad esmu atbildīgi par to, ka tu tur esi izvēlējies iet pa šo te vai šo ceļu. Ja? Tas bija tāds noteikti, jā. Man liekas, tas, ka, man liekas, ka pēc taro kartes ir ļoti labs instruments. Tāpat kā jau kas cits, arī numeroloģija un arī krāsturpija, kas cits, arī astroloģija, jebkurš instruments. Ir tas, kad viņš iedod detaļas, tu uzzini detaļas, par kurām tu citādāk nekad neuzzinātu. Paņemot šo situāciju par šo sievieti, viņa cilvēks bija, vīrs viņai bija iestāstījis, ka viņiem ir jāpārdod pilnīgi viss, kas viņiem pieder, jo viņiem grib atņemt īpašums, un lai tiesātos ir vajadzīgi vislabākie advokāti pasaulē. Patiesībā viņš vienkārši gatavojās šķiršanās procesam, un lai viņš neko nezaudētu no tā, kas viņam ir, viņš gribēja apčakarēt šo sievieti. Un reāli viņa ieraudzīja situāciju pavisam ar citām acīm, līdz ar to viņai tas palīdzēja izdarīt pareizos secinājumus un izdarīt pareizos soļus. Kārtas nevar darīt jūsu vietā, kārtas var parādīt jums, bet pagriezies pa labi, pagriezies pa kreisi, paskaties, kas aiz tev aiz muguras, kas ir paslēpies aiz tā, kas tev ir priekšā, un tu sāc redzēt cilvēkus un situācijas apkārt ar citām acīm. Un man liekas, ka tas ir tas, jo piemēram dažreiz ir bieži man ir bijis tā, ka es cilvēkiem pasaku kaut kādu teikumu, un pirmā reakcija ir tieši tā, kā tu saki, kad nē, tas nav par mani, tas nekādā sakarā nav ar mani. Tas cilvēks pēc tam ir aizbraucis mājās, viņš ir padomājis, un bieži vien es saņem apakaļ tādas atsauksmes, kad, ja tu man nebūtu pateikusi to vienu teikumu, kurš man tanī brīdī tā kā iesita papieri, vai viņš man lika aizdomāties, vai man tā pretreakcija lika aizdomāties, kāpēc man ir tāda pretreakcija, es nekad nebūtu izdarījis to, ko es esmu izdarījis, un paldies, ka tu to pateici. Un cilvēks citreiz pat atvainojās, jo tas ir kaut kas ļoti tieši. Es varu pateikt kaut ko tādu, bet man pašai pēc tam ārprāts, kā es to pateicu, kā es varēju kaut ko tādu cilvēkam pateikt. Bet patiesībā tas ir bijis tas, ko caur manu muti vienkārši pienāca pareizā ziņa, kas viņam tanī brīdī bija jāsaņem, un viss. Es esmu dzirdējis arī, piemēram, kad klients atnāk risināt, piemēram, kaut kādu attiecību jautājumu, ja, un kārtas rāda, vai tieši viens gadījums, ja, kad nāk risināt finanšu jautājumu, un kārtas rāda nevis kaut ko par finansēm, bet rāda attiecības, un izrādās, ka cilvēkam ir iestrēgusi situācija tieši attiecību jomā, kas neļauj bīdīties tālāk uz finansēm, ja. Tātad kārtas skaidri norāda, ka tev ir jārisina nevis īstenībā finansēs tev tur viss ir ok, bet jāatrisina kaut kāds attiecību aspekts, un tad, kad šo te atrisini, tad tu tiec klāt arī tam savam finansiālam avotam, ko tu tur gribi atrisināt, vai ne? Tā kā ļoti bieži tu saki taisnību, jo man ir tā bijis ļoti bieži, ka cilvēks saka, izliec man par finansēm, un es izlieku, un tur tiešām ir attiecības. Bet, ja tā mēs tā padomājam, tad jebkuras attiecības, tas jau nav tikai vīrs un sieva, tas ir cilvēki mūsu apkārt, ģimenes locekļi, klienti, darbinieki, kolēģi, tās visas ir attiecības, un bieži vien, teiksim, neatrisinot attiecības ar klientiem, tu nevar gaidīt, ka tev sāks nākt nauda. Vai, teiksim, tu pats ar domām, es kaut kādā veidā konfliktēju ar to pašu naudu, ja, tās arī attiecības ir. Un tu nevari gaidīt, ka nauda nāks pie tevi, ja tu nemitīgi esi konfliktā, tu gribi naudu, te pašā laikā tev liekas, ka nauda ir kaut kas slikts, vai nauda ir kaut kas negatīvs. Nekas jau nav ne melns, ne balts, mēs jau piešķiram vērtību tam lietām. Mēs pasakām, melot ir slikti, vai varbūt kādā situācijā melot ir ļoti pat labi. Vai, teiksim, pateikt patiesību acīs, mums liekas, kā tas var, un kā tu tā var pateikt otram cilvēkam, bet patiesībā ir situācijas, ka tas ir vienkārši vienīgā izēja, jo cilvēks ir apmulsis, viņš nesaprot, kas notiek ar viņa dzīvi. Viņam tas ir tas, kas viņam ir jādzird. Tā taisnība, tā patiesība, kaut lai cik viņa būtu nepatīkama, lai cik viņa būtu asa, lai cik viņa būtu varbūt pretrunā to, ko tas cilvēks ir iedomājies, bet tā patiesība viņu pamodina. Un tas ir, kāpēc taro kartes ir ļoti labs instruments, jo, teiksim, atkal cilvēki var ielikt taro kartes ļoti daudz negatīvismu, bet es vienmēr, kad es lieku, es cenšos cilvēkus tā kā stimulēt, kaut ko mainīt savā dzīvē, lai tas būtu kaut kas notiek, kaut kas labāks. Un pat, ja ir
bieži vien, ka kārtas rāda, nu, briesmīgas lietas, bet, ja es pareizi viņas pasniedzu cilvēkam, kad caur šo situāciju, kas varbūt tev liksies pilnīgi pasaules gals, tu nonāksi pavisam citā, daudzreiz labākā rezultātā, tad tas ir pavisam cits stāsts uzreiz. Konkrēts piemērs bija mūsu draugiem bija ferma šeit Anglijā, un viņi bija plānojuši to fermu pārdot, atstāt zemi un uz tā zemes uzbūvēt par to pārdoto naudu savu māju, kura vairs nav nekādam kredīts ir paņemts, nekādam parādā, viņa ir energoefektīva, minimālas izmaksas, un viņi tādā veidā tā kā sagatavoja savām vecumdienām. Un es izliku viņiem kārtas, un viņi bija plānojuši to izdarīt kaut kur gada laikā, un es izlieku kārtas, un es redzu, tas nebūs gads, tas būs daudz ilgāks laiks, un ļoti daudz problēmu pa vidu, bet es redzu uzvaras kārti pašās beigās, un es visu to lasījumu būvēju ap šo uzvaras kārti, kad neaizmirstiet, ka jūs nonāksiet pie tā mērķa, lai kas notiktu pa vidu. Un bija tā, ka Anglijā ļoti grūti dabūt būvēšanas atļaujas mājām, un pašvaldība uzstādīja tādu noteikumu, ka viņiem vispirms ir jāuzbūvē vietas, kur cilvēki var izīrēt telpu, kur viņi uzglabā kaut kādas mantas. Tas ir reāli tā kā pasīvais ienākums. Un rezultātā viņi uzbūvē veselu milzīgu māju, kurā ir pasīvais ienākums. Viņiem vienkārši griežās kā kašmašīna katru dienu un nāk nauda. Un viņiem tā ne tikai viņi uzbūvēja energoefektīvu skaistu māju sev, bet viņi nodrošināja sev ienākumu līdz pēdējai dienai, jo cilvēki īrē un viņiem nāk nauda. Un, ja viņi nebūtu zinājuši to, ka viņiem beigās ir tā uzvaras kārts, jo es tik pa laikam viņiem teicu, atcerieties, jums bija uzvaras kārts, viņi varbūt nekad nebūtu līdz tam galam, viņiem nebūtu spēka pieticis, viņi būtu varbūt nometuši plinti krūmos un viss. Tādas ir situācijas dzīvē, un kādreiz mēs caur grūtībām īstenībā tiekam uz lielākajām zvaigznēm, par kādām mēs varam sapņot. Tas ir tas, ko man gribās arī izcelt, kāpēc man liekas, ka tu esi vienkārši superīgi kārša licēja, tāpēc, ka parasti ir tā, ka, ja liek kārta, tad, kā tu teici, cilvēks burtiski nolasa no kārtīm esošo informāciju, un tad tur reizēm var būt tā, ka diezgan bēdīgi. Ja, tad ierauga un likās tāds fatāls liktenis, tad vairāk jau tur nav ko risināt, tagad pa to bedri jārāpjas lejā. Bet manā skatījumā, cik forši, ka tu liec šo te kārtu un tomēr ierauga, ka, ja tu iziesi cauri šīm te grūtībām, kur galā ir tas. Un man liekas, ka kārtas ir drusku arī par tādu kā psiholoģiju. Ja? Jo tas, piemēram, ar ko es nodarbojos, arī kaut kur bišķi sasaistīts ar kārtīm, tāpēc, ka tas arī tā kā psiholoģijā māca, ka tas, ko mēs dzīvē izejam cauri kaut kādām grūtībām, mēs pēc tam šo te uzvaras garšu, ka mēs esam to izcīnījuši, ka es tur esmu piedalījies, es tur esmu kaut ko darījis. Es zinu, ka galā viss būs forši, jo kurā gadījumā jau būtu forši. Ja cilvēks, kas rīkojas, ja, kas kaut ko vispār kustās un kaut ko dzīvē bīdās uz priekšu, būs forši, būs labi. Ja? Tiem, kas neko nedara, tie, kas sēž savā komforta zonā, baidās kaut kur iziet, tad to var saukt par likteni. Ja? Tāpēc man patīk, ka tu tās kārtas izliec. Mums jau dažādi līmeņi, citiem cilvēkiem ir vienkārši jābūt tajā komforta zonā, tie cilvēki, kas palīdz citiem cilvēkiem kaut ko sasniegt. Mēs nevaram visu sasniegt. Tur jau ir tā sāls, ka arī vienalga, tu jau nevari izšķirot, kāds cilvēks pie tevis skatās. Tā, mēs visi esam katram savu vietiņu šī pasaulē. Tas, ka tu ieaicini tam cilvēkam nevis baidīties, izkāpt no šīs komforta zonas, bet draudziņai droši, jo rekur tev tur galā ir sagaidāms tas, vai tas būs balva. Ja? Es to pielīdzinu, tā kā, piemēram, reliģijā mums arī tur mācīja, ja tu tur darīsi to vai šito, tev tur pēc nāves gaida paradīze, ja tev tur nāks kaut kāds mesija, ja visu tur šo te izmanto, sākot ar psiholoģiju un beidzot ar to darbu, ko es daru. Ja tu tam iziesi cauri, tev tur galā būs labi. Tā ir taisnība. Ja? Bet kā to cilvēku var stimulēt, tas ir atkal mums radoši, kā mēs tajā situācijā pieejam. Man liekas, ka tu vienkārši esi šajā ziņā ļoti superīgs ģēnijs. Paldies tev par komplimentu. Es tā domāju tā, ka mums pasaulē tik daudz jau sāpju un asaru un nelaimju un visādu sliktu lietu, kad es gribu būt tas cilvēks, kurš otru cilvēku iedvesmo kaut kādam, izdarīt tomēr, iet un darīt un cīnīties par saviem sapņiem, un es zinu, cik tas ir grūti. Es pat esmu bijusi cik reizes ar seju dubļos, un pēc tam piecelties ir vajadzīgs kaut kāds laiks, un ir vajadzīgs tomēr nedaudz arī atpūsties un padomāt par sevi.
Bet tomēr, ja tu esi tajā procesā, tu tomēr nonāc tādā galapunktā, un ko var saukt par galapunktu, zārks ir galapunkts. Bet tas jautājums ir tas tādā mirklī, kad mēs izējām no šī ķermeņa ārā, vai mēs varam paskatīties un teikt, jā, forši, šitas bija forši piedzīvojums, un es priecājos par to, ko es esmu izdarījis tajā laikā. Vai arī otrs variants ir tāds, jā, kaut kā novilku tās dienas. Nevienam neko daudz labu nedarīju, pats tik par sevi domāju, un vai tevi atcerēsies ar smaidu uz lūpām, vai par tevi domā, bija tur tāds bombas kaut kāds. Tas jā, man jau arī liekas, ka dzīve ir par kustību, par virzību. Ja mēs nevis sēžam un gaidām, ka ap mums kaut kas notiks un ka mēs kaut kur tur galā kaut kur nonāksim un tur būs labi, bet dzīve ir par kustību. Un manuprāt, ir reti vispār atrodami cilvēki, kas otru var stimulēt un iedvesmot uz to, ka pašā šajā kustību procesā ir kaivs. Ne tajā, kas būs pēc tam, ne tajā, kas bija pirms tam, bet pati dzīve ir kaivs. Jā, ir grūti, bet atkal, kā mēs uz to paskatāmies, nav jau grūti 24/7, ir grūti tikai tajā brīdī, kur tu iesprūsti. Ja tev ir kaut kāda negatīva emocija vai negatīvs vērtējums vai negatīva uztvere par kaut kādu situāciju, kur tu esi iesprūdis, un tev uzreiz šķiet, ka visa dzīve ir šausmīgi grūta. Un, man liekas, tieši tāpēc tās kārtas ir super tāds labs instruments, kas tev palīdz izrauties no tā mazā aplīša, kur tu vienkārši esi iesprūdis, kas patiesībā no malas skatoties liekas tāds, not a big deal, ja nekas tāds šausmīgs nav, bet tam cilvēkam, tad, kad viņš tur ir iesprūdis, viņam liekas, ka tas ir kaut kas tāds milzīgs. Tāpēc tāds ātrs, superīgs risinājums ir tieši tarologs, tieši, teikšu, Zane, ja nevis kāds cits, bet tieši Zane, jo ātrs risinājums arī ir super vajadzīgs ikdienas dzīvē. Protams, ka tas neatrisina globālas lietas, neatrisina lielās problēmas tūlītēji un uzreiz, bet šodien vismaz tas neļauj nekādā veidā iesprūst kaut kādā vienā mazā lietiņā, kas tev principā neļauj bīdīties dzīvē pa tavu vektoru, kur tu esi noskatījis un kur tu gribi, neļauj bīdīties uz priekšu. Tāpēc man liekas, ka taro kartes ir superīgs instruments tieši tāpatās kā numeroloģija, tieši tāpatās kā astroloģija, tikai numeroloģija un astroloģija. Man liekas, ka ir tādam laikietilpīgam procesam, es nezinu, uzgādu, piemēram, jā. Bet astroloģija, nevis astroloģija, bet taroloģija, piemēram, ir tā, ko var izmantot ikdienā. Jā. Ikdienā. Tā ir taisnība, un es varētu pieskaitīt krāsu terapiju pie tā, arī pie ikdienas palīdzības instrumentiem, jo atbildes ir visbiežāk ļoti precīzas, un protams, tev ir jābūt ar atvērtu prātu un jāiet gatavam saņemt to atbildi. Nevis gaidīt kaut kādu konkrētu atbildi, un ja tā nepienāk, tad, tas ir sūds, tas nekam neder, vispār man šitas te galīgi garām. Šis ir atkal par atbildību. Ja? Jo, ja cilvēks atnāk pie otra un gaida, ka viņa vietā kāds kaut ko izdarīs, tur vienmēr būs absolūtā vilšanās sajūta. Jo mēs neviens neesam tik varoši un tik krūti un tik kaut kādi, kad otra cilvēka vietā kaut ko varam izdarīt. Mēs varam iedot savu laiku, savu resursus, informāciju, bet darbības vienmēr izdara pats cilvēks, ja tā atbildība vienmēr paliek viņa pusē. Ja? Man liekas, ka tas ir tāds... ļoti, ļoti vērtīgi likt cilvēkam to apzināties, ka, lai pie kā tu ietu, vai tu ej pie psihologa, vai tu ej pie kaut kādas tur pesteļu tantiņas, vai tu ej pie tarologa vai astrologa, tāpatās lēmums par savu dzīvi pieņem tu. Tā tas ir, jā. Un man liekas, ka ļoti svarīgi tomēr tad, kad tiešām ir tie jautājumi, jo es tagad patreizajā momentā būvēju savu profilu TikTokā. Un es arī, protams, pašķēlēju, ko citi cilvēki dara, un konkrēti bija viena sieviete, kas atbildēja, var just, kad ir jauniešu jautājumi, jauniešu līmeņa jautājumi tur, vai tur tas Džo paliks ar manīm, vai tas ir mans nākamais vīrs, vai es ar viņu apprecēšos, vai viņš man tur bildinās. Un tā sieviete, burtiski ar jā un nē atbild. Un es tā iedomājos, teiksim, ja man būtu tāda situācija, kad es mīlu kādu cilvēku un es gribētu, lai viņš ir ar mani, un man tarologs pasaka nē, un visu neko vairāk. Un tas būtu tāds pilnīgs sapņu sabrukums. Bet, ja tu, piemēram, izliec kārtas dziļāk un tu iedziļinies tā situācijā, tu varbūt redz tā, šis cilvēks nav priekš tevis, bet tu caur viņu iemācies to un to, lai tu satiktu nākamo, kas ir priekš tevis. Jo viņš tev iedod to stundu, bez kura tu nevari tikt tālāk augstākā līmenī. Bet, ja tu dabūni tikai to nē,
viss tev, tas nebūs neko, tavs sapnis nepiepildīsies. Tu vari gulēt 3 dienas un raudāt un klausīties bēdīgu mūziku un domāt visu manu dzīvi cauri, tāpēc, ka tas čalis mani negrib. Tāpēc ir svarīgi tieši iedziļināties tajās tēmās, kuras tiešām tev ir svarīgas, viņās ir jāiedziļinās. Jo vispusēji atbilde ir tieši tas, kas nošķir kā ar nazi. Bet nekas jau dzīvē nav kā ar nazi. Mums jau viss iet ritumā. Viena situācija pāriet 2., 3., 4., 5., 6. Un ja tu, man ir 54 gadi, es pastos apakaļ uz savu dzīvi, un es saprotu, ka visas tās reizes, kad es iekritu ar seju dubļos, patiesībā veidoja mani tādu, kāda es esmu šodien. Un bez tām visām zināšanām es nekad nebūtu un nevarētu izdarīt to, ko es daru tagad. Un līdz ar to nav tādas situācijas, ka tev ir jāguļ 3 dienas gultā un jāraud un jādomā, ka tev dzīve cauri. Patiesībā caur to situāciju to ir tālāk. Un tas ir process. Tas nav tā, ka čiks nogriežam acis, sākam kaut ko jaunu, liekam jaunu bildi iekšā. Tā nav. Tas viss ir savijās, un tā ir viena liela bīze, kurā mēs vijamies, un tā beidzās tiešām tikai tad, kad mēs iekāpjam, kad mūs iekrāmē zārkā. Jā, kā tu domā? Kāpēc būtu vērts vispār tā taro informācijai, kas tur ir iekodēts tajās kārtīs, ka viņai būtu vērts ticēt? Ja es gribu, lai tu pastāsti, kas vispār ir taro kārtas, kas ir tie 22 arkāni, kāpēc ir vērts tam ticēt, kas tur ir iekodēts, kas tā ir pa informācija? Tā ir ļoti sena informācija. Un tā ir... Jebkuri simboli, kas šeit ir iekodēti šīs kārtīs, viņi visi nāk no neatminamiem laikiem. Es domāju, ka tas, ko mums saka vēsturē, ka mums tur cik tur tie 1000 gadi, es domāju, ka tās ir pasakas, mums ir ļoti daudz vairāk gadu mūsu cilvēces vēsturē. Vienkārši ir atbildes, uz kurām zinātnieki nevar atbildēt, un tad viņi to pabāž zem paklājiņu un tulko tālāk tā, lai būtu vienkārši izstāstāms un saprotams. Šie visi simboli, tāpat kā arī latviešu simboli, viņi visi ir nenormāli. Man liekas, cik planēta, tik arī tie simboli veci. Un taro kārtas ir būvētas burtiski tikai uz simboliem. Jebkuru paņemot, jebkuru kārti, tur ir vismaz 10 simboli kā minimums vienā kārtī. Plus, kad mēs saliekam, es lieku parasti 10 kāršu likumu, kas ir tā kā tā par, vispārējā situācija, kurā es varu nolasīt vairāk informācijas. Un iedomājieties, ka 10 kārtīs un katrās ir 10 simboli, tas kopā ir 100. Un vēl saslēdzoties savā starpā, viņām vēl ir nozīme. Un tas ir tad ir entās variācijas par tēmu. Un es nolasu tikai to informāciju, kas ir sakarā ar konkrēto cilvēku. Es mēģinu sasaistīties emocionāli ar to cilvēku, un tad man atnāk tā ziņa, kas ir domāta tieši tam konkrētam cilvēkam. Līdz ar to 90% no ziņas nāk no turienes, nevis no šejienes. Tas ir tikai instruments, lai saslēgtu kopā to, kas nāk no turienes, caur šejieni uz to cilvēku. Es pat varētu teikt, cilvēki daudzi baidās no taro kārtīm, bet tas jebkurš instruments ir dievišķs. Lai mēs varam uzlikt viņam melnu zīmīti virsū, baltu zīmīti, vēl kaut kādu sliktu labu, bet tas ir dievišķs. Mums tas viss ir dots ar kaut kādu mērķi. Un nevajag saskatīt visur melnu un baltu. Viss ir dažādos toņos. Un tonis ir atkarīgs no situācijas tavā dzīvē, kas tev tanī brīdī ir jāzina. Kas tev tanī brīdī ir jādara. Tā kā, tas tā filozofiski. Man liekas, kad manās rokās taro kārtas ir, kā es varu pateikt, ziņu no augšas tavās ausīs. Super. Ja tu pats viņu necināji. Jā, es arī vispār esmu mācījusies labu laiku atpakaļ taro kārtas, bet es neesmu nekad tā baigi nodarbojusies ar taro likšanu, jo man tas bija diezgan tāds, es visam pieeju diezgan tā zinātniski vai filozofiski. Jā, es nekad neieju nekādās šajās mazajās zinātnēs ļoti fanātiski. Man patīk visu izzināt un salikt tā kā kopā. Es jau tev teicu, ka man patika astroloģija, 4 gadus pamācījos, kaut kādu īstu brīdi taro kārtas izstudēju, numeroloģiju, 5 dažādu virzienu, un man gribējās visu tā kā salikt kopā un izprast. Es saprotu, ka tas ir par vienu un to pašu, un es saprotu, ka tas ir tā kā, ka cilvēks var caur savām dotībām, ja kā tu saki, tas dieva dotais talants,
nolasīt šo te visuma lauku vai visuma, es pat nezinu, kā to nosaukt, jau kaut kādus visuma likumus, pēc tiem instrumentiem, kas viņam ir saprotams. Ja viens saprot astroloģiju, var zvaigznes aspektus salikt kopā un tā, vienam vajag ciparos. Jā. Tieši tāda pati informācija ir iekopēta arī taro kārtīs, tikai caur viņām var strādāt cilvēks vairāk ar sevi, ja, caur intuitīvo, caur savu. Vai ne? Un man liekas, ka ar taro kārtīm ir daudz grūtāk strādāt nekā ar astroloģiju. Man liekas otrādāk. Jo es saku, es arī astroloģiju un numeroloģiju izmācījos, jo tur tev ir fakti, ja, cipars, aspekts, ja tu savieno viņus kopā, tur viss ir tā kā ne pa labi, ne pa kreisi, tur viss ir skaidrs, ja, tur, protams, ka tur pieslēdzās arī šī radošā domāšana, tev tas stāsts ir cilvēkam jāizstāst, tur ir radoši, ja. Bet taro kārtīs, man liekas, ka tur viss ir absolūti iet tikai caur tevi, tur ir tīrā tu. Ja tas, ko tu pat tīri jūti, tur jābūt absolūti uzskačātai šeit intuitīvam iekšējam avotam, ja, man liekas, ka tas ir kaut kas wow. Ja. Es taro kārtis neturpinu likt, jo es neuzticos bez faktiem, man vajag ciparu, man vajag Tu jau pati teici, ka tev pirmā izglītība grāmatvedis, tas daudz ko izsaka. Tieši tā, ja, tas arī atšķir, ja, kas mums talantos ir ieliks, mums ir humanitārās zinātnes vairāk, vai mums ir, kas ir tās otrs, palīdz man. Mēs sapratām matemātiku, fizika, ķīmija. Tātad es esmu vairāk matemātiķis, man vajag faktus, es esmu cēloņu un seku perfekts meklētājs, es varu atrast, kāpēc šodien ir tā, kas notika pagātnē, un visu šos te tā kā programmu visu apgriezt otrādi. Tev vienkārši superkrūti strādā intuīcija, ja? Es nevaru teikt, ka mana intuīcija nestrādā, bet es tomēr balstos uz faktiem. Man liekas, ka tas, ko tu dari, ir tāds, es nezinu, lai to nosaukt kaut kā savādāk, kā kaut kāds talants, kas vien retam ir pieejams, ja? Ka tu to esi tik jau tālu sevi attīstījusi, ka tu jūti, un ka tu zini, un ka pilnīgi tā iekšējā pārliecība, ka jā, tas, ko es esmu nolasījusi, man nevajag faktus, man nevajag ciparus un planētas priekšā, lai pārliecinātos, ka tas tā patiešām ir, tu pasaki tad klientam, un viņš apliecina. Jā, ir tā. Īstenībā jau es to esmu iemācījusies arī caur savām stundām, jo tad, kad es pat kā biju pabeigusi tos apmācības, es sāku piedāvāt pazīstamiem cilvēkiem likt kārtas. Un man tā pirmā mācība bija pirmais klients. Es izlieku kārtas meitenei, un es redzu, es saprotu, ka tur ir kaut kādas, agresija ģimenē. Un es zinu to meiteni, un man vienkārši neiet kopā, tur vienkārši liekas, viss ir vienkārši tik super, un te vienkārši, kārtas rāda murgu kaut kādu. Un es esmu pieķēris to, ka es nevaru tā kā likt kārtas tā kā viens pret viens ar tevi runājot, jo man vajag to laiku ieķūnēties tajā enerģijā iekšā. Un es vai nu caur e-mail to daru, vai tagad es caur WhatsAppu daru, kad cilvēks atsūta pasaka savu jautājumu, es aizsūtu bildi un es komentēju audio. Viņš pats var sekot līdz visam tam, bet es sēžu un man nāk tā informācija, es vienkārši runāju audio. Un tad es rakstīju caur e-mailu. Un tagad es rakstu viņai, un es tā kā nevaru saprast, ko lai es viņai uzrakstu, jo viens tas, ko es redzu, otrs tas, ko es zinu par viņu. Un man nāk tā ziņa un visu, un es rakstu viņu, uzrakstu to e-mails, un es sūtu prom, vispār neskatos otrais viņā, man liekas tāds ārpats sarakstīts. Bet tā starpība ir tā, ka tu saproti, ko tu izdarīji, ja? Ka tu pilnībā 100% uzticējies sajūtai un intuīcija, nevis tā informācija, kas tev ir prātā apziņa. Un tā bija mana lielākā skola, jo tādā brīdī, kad viņi man atrakstīja atpakaļ, jā, mans vīrs man sit jau ilgstoši, un es nezinu, ko darīt, un man ir bērns, un man nav kur iet, un la. Un es saprotu, ka tas, ko es redzēju, tas, ko es jūtu, tas, kas man pienāca, bija tieši tas, kas man viņai bija jāpasaka. Un ja es būtu sākusi ar analītisko prātu rakstīt to, kas man likās, kas ir kārtīs, teorētiski, es būtu aizbraukusi pilnīgās auzās. Un man bija liela mācība visam, ka tad, kad man nāk, un tad, kad es zinu, ka man ir jāpasaka, man jāiet pie tā cilvēka un jāpasaka. Visu, tā ir ziņa viņam, tā nav mana ziņa, tā ir ziņa no visuma, kura viņam jāsaņem, viņš citādi viņu nesaņems, ja es viņam nepateikšu. Kā tu saprati, kad tev tas vispār ieslēdzās, tas jau tev ir sen, ka tu saproti, kad atšķirās tas, ko saka prāts, un atšķirās tas, kas man nāk no manas šīs te dziļuma. No dziļuma. Kā tu to atšķiri? Man liekas, ka man jau tas ir no bērnības, es tā aizdomājos, jo es atceros, kad
ka man mamma gribēja pēt kādreiz, man vienmēr viņai bija ko teikt. Un tas, ko es teicu, es vispār neatceros, ko es viņai vispār kādreiz esmu teikusi, bet es zinu, ka tas nenāca no manīm, bet man mamma neklausās, diemžēl, jo viņa bija tik nogurusi un pārstrādājusies un tā tālāk, ka es tik un tā to pērienu dabūju. Nākamais, kad man šitas ieslēdzās, bija tā, ka es sāku cilvēkiem vienkārši, līdz 40 gadiem man bija grūti, jo man visu laiku bija tāda kompleksa, un tad kaut kā pēc 40 gadiem man ieslēdzās tas, ka, es nevaru būt visiem laba. Es nevaru būt visiem laba, un tas, ko cilvēki par tevi domā, tik maznozīmīgi patiesībā. Un tad man sāka pienākt tās ziņas, kad es pieeju pie cilvēku klāt, un es viņam saku, man priekš tevīm ir tāda ziņa, un es pat neatceros, ko es viņam pēc tam saku, vienkārši man bija tādā brīdī tas jāpasaka. Un pēc tam es tikai sāku taro kārtas patiesībā mācīties, jo es sapratu, ka tās ziņas, kas nāk caur manīm, ka tiem cilvēkiem ir tas jāzina, un kad acīm redzot, man ir kaut kas dots, kāpēc caur manīm tā ziņa atnāk. Es nezinu, kas to ziņu sūta, jo es zinu, ka daudzi ir noskaidrojuši, kas viņiem tā ziņu sūta, un tā. Man pat ir vienalga, kas man sūta to ziņu, jo tā jau nav manējā, tā ir tam cilvēkam, kuram man viņi ir jāpasaka. Un caur taro kārtīm es to varu izdarīt vislabāk, jo es arī izanalizēju to, ko es redzu, salieku kopā ar to ziņu, un cilvēks dabūna atbildi, kuru viņš varbūt nekad dzīvē ne no kurienes citurienes nedabūtu. Kaut gan visbiežāk mēs tās atbildes jau zinām paši. Vienkārši viņas nav patīkams bieži vien, mēs no viņām izvairamies, mēs cenšamies izbēgt, mēs cenšamies kaut kādā veidā atvairīt viņas, jo tas prasa kaut kādus soļus. Tad, kad tu uzzini patiesību, tas prasa no tevīm kaut kādus soļus izdarīt. Piemēram, izšķirties. Tas nav viegls solis. Nevienai sievietei, nevienam vīrietim, nevienam bērnam, nevienai ģimenei tas nav viegls solis. Bet ir situācija, ka tu nevari tālāk vairs dzīvot kopā ar to cilvēku, un tev ir tas solis jāizdara. Un viss, un nav variantu. Un acīm redzot, man ir tas tam cilvēkam jāpasaka, ja viņš nesaprot no turienes zīme, no turienes zīme, viņš ir norobežojis, viņš neredz viņas. Tā tad vajag ar mietu pa galvu. Tad jādod ar mietu pa galvu. Bet es ticu, ka tu nesaki tā patiešo, vai ne? Nē, es mēģinu pateikt tā, lai cilvēku iedvesmotu, kad pēc tam tev būs pavisam kaut kas cits iedots. Tev nav bezizēja, tu nepaliksi bez naudas, tu nepaliksi bez, jo katram ir kaut kas cits, kaut kāds pārbaudījums dzīvē. Un es esmu ievērojis, ka parasti tā ir kaut kāda viena tēma, kas velkās cauri. Pārējām tēmām ir ok, ja viena tēma visu laiku kaut kur klibo, kaut kas notiek. Un lielākoties ir tā, ka, ja, piemēram, tās ir attiecības, tad parasti tomēr kaut kā atrisinās. Ir dzīvošanas jautājums, ir naudas jautājums, ir nākamā partnera jautājums, jo iespējams, ka tu dzīvo ar nepareizo partneri tajā brīdī, vai ar to partneri tu esi izdzīvojis savus dzīves stundas, ar tev aiz stūras superīgs čalis gāja, superīgs cilvēks. Viņš ir vientuļš, viņš ir nelaimīgs, viņš meklē to savu sievieti. Tu esi viņa nākamā sieviete. Ja tu neesi atbrīvojusies no viena, kur tev dara pāri, kur tev neļauj attīstīties, kur tev neļauj būt pašai sev, tu nodari pāri sev, nodari pāri tam cilvēkam, un tu nodari vēl tam potenciālam nākošam cilvēkam pāri, jo arī viņš ir nelaimīgs. Jā, pastāst man, kā caur kārtīm var aiznest šo te informāciju, jo mana pārliecība ir tāda, ka tad, kad mēs cilvēkam patiešo pasakam, ka tev tur jādara šitas, tad tev būs labāk tā, ka principā es viņam atņem tādu izvēles brīvības iespēju, es viņu drusku kaut kur tā kā maldinu, un sanāk, ka es viņam tieši vairāk kaitēs, tā ir mana pārliecība, man tā šķiet, bet tad, kad es viņam pasaku, respektīvi, mana tā pārliecība ir tāda, ka man cilvēks ir jārada tā sajūta viņam, ka viņš ir pieņēmis to lēmumu, ka viņš ir tas, kas izvēlās, ka viņā pašā ir šie resursi, ka viņš ir pilnīgi vesels cilvēks, ka viņam ir šis resurss, ir šīs zināšanas, viņš var pieņemt lēmumu pats par savu dzīvi. Ja? Jo man liekas, ka ja es aiziešu pie kāda, un viņš man pateiks, ka tev vajag izšķirties, tev vajag tur apprecēties, tev vajag tur notievēt, vai tev vajag, tad man rodās tāda pretreakcija, ja? Jo tas nav mans pieņemtais lēmums. Es nezinu, kāds man no tā būs labums vai sliktums. Man pašai rodas tāda stop, nejaucies manā dzīvē. Jā, tā kā es gribu. Es jau tā nekad tieši nesaku. Par veselību cilvēks prasa, un es redzu, ka viņam ir jāizdara kaut kādas konkrētas soļi, un tad beigās ir tas, tad es viņam tā arī saku, tev potenciāls ir tāds un tāds. Lai tu tur nonāktu, tev ir piedāvāti varianti tādi un tādi. Ja tu to nedari, tu nenonāks tajā punktā. Un viņš jau pats pieņem lēmumu, ko viņam dara. Es jau viņam nesaku, tev ir jāšķirās.
Bet es redzu, piemēram, ja tā ir sieviete, kurai vīrietis mājās ir agresīvs fiziski vai ar vārdiem, nav starpības, jo abas agresijas strādā, pat ar vārdiem dažreiz dziļāk aizskar. Jo no fiziskās tu vari atslēgties, bet no emocionālas vardarbības tu nevari atslēgties. Tā aiziet tev līdz kauliem. Un es redzu, ka tāda vardarbība tur notiek, un ka viņa domā jau sen varbūt, ka jāiet prom, bet, protams, cilvēks baidās. Nu, par ko mēs baidamies pirmkārt? Jo vienkārši vajadzīgs kaut kāds atbalsts, nebūs atbalsts, mums nebūs no kā dzīvot, mums nebūs kur dzīvot, un kā tad es vispār viena beigās, un vēl ar 2 vai 3 bērniem. Bet, ja tevi tā jau iznīcina, kad redzams, ka nākamais solis jau būs tev viss, ir diktavu bērni vispār var palikt bez mammas, vai tu būsi invalīda, vai tev vispār atdauzīs smadzenes beigās vienā dusmu brīdī. Un cilvēkam jāsaprot, ka, ja tu spērsi soli uz to pusi, tev būs vēl sliktāk. Un kas var būt sliktāks, ja bērni paliek bez mammas, piemēram, vai tu paliec invalīda krēslā. Bet, ja tu iesi pa to ceļu, tev sagaida priekšā, tas ir nodrošināts, tas ir nodrošināts, tas ir nodrošināts. Cilvēks redz, ka, jo bieži vien mēs vienkārši, mums liekas, ka situācija atrisināsies pati no sevi. Mēs pat neredzam to, ka mēs paši esam spējuši īpaši no vardarbīgām attiecībām nākot. Mums liekas, ka mēs esam, es atvainojos, sūdz uz kociņu. Mūsu partneris liek justies kā sūdam uz kociņu. Un uz fona, kad visu laiku notiek kaut kāda veida vardarbība mājās, tev liekas, ka tu pats neesi spējīgs neko atrisināt. Tev ir pilnīgi bezizēja, jo tu esi nespējīgs. Bet tad, kad tu saproti, ka ja es turpināšu būt nespējīga un nepieņemšu lēmumu, ko tad man darīt un spēr to soli, tad nākamais solis ir iznīcība. Kam tas nāks par labu? Ne tam vīram, ne tiem bērniem, ne tev pašai. Un cilvēkam vienkārši ir nākās pieņemt to lēmumu un kaut ko darīt lietas labā, jo neviens saviem bērniem nenovēl bērnu namu vai bez mammas uzaugt un tam līdzīgi. Tas ir loģiski. Neviena sakarīga mamma to tādu, negrib saviem bērniem tādu dzīvi. Super, man liekas, ka tas ir tāds lielisks veids cilvēku drusku tā kā pamodināt, pakratīt, ka halā, jā, lai kur tu iet, neviens tavā vietā nekādas lēmumus, darbības, nevis lēmumus, bet darbības tavā vietā neizdarīs. Rekur tev ir ceļš A, ja tu iesi pa ceļu A būs šitā, ceļš B vedīs tur, ceļš C vedīs tur, izvēle ir tavās rokās, un ja gadījumā tu neies ne pa vienu ceļu, tā kā tu saproti, ka neviens par to nekādu atbildību nenes, arī tam būs sekas. Ja jo neko nedarīt, arī ir sekas. Tieši tā, īpaši šādās vardarbīgās attiecībās. Jo vīri sola, ja tad, kad mēs taisamies iet prom, viņi sola zelta kalnus. Es vairs nedarīšu to, es būšu labākais vīrs pasaulē, un 1 nedēļu tā arī ir. Un paiet 1 nedēļa, un lēnām viss slīd apakaļ vecajos, un vienmēr aiziet vēl sliktāk. Tātad, ja tu esi piedevis vienreiz vardarbību būs otrais, ja tu piedos otrais, 3. jau būs konkrēti daudz spēcīgāk. 4. un 5. tevi ātrāk vai vēlāk, ar tevi būs kirdik un viss. Un tas ir tikai tavās rokās. Piecelties un iet prom, lai cik tu slikti jūties, vienmēr var atrast kādu, pie kā aiziet. Jo es zinu, cik slikti jūtās cilvēks, kurš tādās attiecībās. Mēs nevienu neaicinām šai sarunā šodien šķirties un tagad iztenāt. Par to ir stāsts par to, kā pieņemt lēmumu, kā atrast sevī spēku, pieņemt lēmumus situācijās, kad liekas, ka spēka vairs nav. Jā. Lai tā, jebkurā gadījumā attiecības ir darbs, finansiālā izaugsme ir darbs, šodienas kaut kādu problēmas atrisinājums, protams, ka jebkurš meistars to var izdarīt, un tā skaitā, protams, arī Zane var dot kaut kādus foršus padomus, bet cilvēki mīļi atceramies, ka atbildība vienmēr paliek, ir un būs tikai uz mūsu pašu pleciem. Ne dakteris, ne psihologs, ne tarologs, ne vēl kaut kāda citi logi nevar uzņemties reālo dzīves atbildību jau uz saviem pleciem. Ja, tas ir tieši tas pats, kas, piemēram, ķirurgs. Viņš var apsolīt superīgi izoperēt, ja, un izgriezt tas, kas ir jāizdarīt. Viņš to arī dara. Jā, bet viņš nevar uzņemties atbildību par tavu rehabilitācijas periodu. Ja tu nolaidīsi pats luni, sorry, ka tev viss ir slikti. Ne? Tā kā rehabilitācija, lēmumi, atveseļošanās, atbildība. Tas, ko mēs liekam mutē, lai varētu sadziedēt rētas un tā tālāk, tas ir mūsu lēmums tieši tā. Jā. Zanīta, izliksi šodienas kaut kādu foršo izlikumu. Jā, kas man šodien labs, kas tev šodien labs un kas vispār visiem cilvēkiem? Kas tiem cilvēkiem, kas skatīsies nākamās 24 stundas, kas viņiem būs labs? Jā. Es parasti tādiem ātriem velku 3 kārtis. Esam uzmanīgi ar savām mēlēm. Šī kārts ir par to, ko mēs sakam citiem.
Mūsu mēle var būt asa kā zobens. Var ievainot cilvēks, tas ir tieši pat, ko mēs tikko runājām, kad dažreiz ar vārdiem mēs varam ievainot dziļāk nekā ar darbiem. Esam uzmanīgi, jo pat netīšām izteikts vārds otru cilvēku var aizvainot, un viņš var sabrukt iekšēji, varbūt viņš turās stīgas galā, un mēs ar vienu vārdu varam viņam to stīgu vienkārši iznīcināt. Tāpēc būsim iecietīgi viens pret otru, mēģināsim saprast otru cilvēku un nemētāsimies ar asiem vārdiem, jo tas ietekmē citus cilvēkus dziļāk, nekā mēs esam iedomājušies. Šī kārts ir vairāk vai mazāk par atpūtu, jo šobrīd ir diezgan stresains laiks mums daudziem cilvēkiem dzīvēs, un atcerieties to, ka neviens cits par tevi neparūpēsies labāk kā tu pats, un neviens cits tevi neaizsargās, neatpūtinās un nepabaros labāk, kā tu pats to vari izdarīt. Mēs paši jūtam, ko mums vajag, mēs paši jūtam, kad mums vajag, un nedomājiet, ka tās zīmes, ko jums sūta, ir joks. Zīmes vienkārši tiek sūtīts, lai mēs saprastu, kā rīkoties. Tā kā mēģiniet tomēr parūpēties pirmām kārtām par sevi, jo tā kā lidmašīnā saka, ka skābekļa maska vispirms ir jāuzliek sev, lai mēs varētu palīdzēt citiem. Un īpaši tas attiecās uz sievietēm, jo bieži vien mums ir tendence ļoti rūpēties par citiem, nedomājot par sevi, noliekot sev pēdējā vietā. Bet ģimenes labklājība ir atkarīga no tā, cik sievietē ir enerģija, nevis cik bērni būs aktīvi un labi pēduši, un cik vīrietis būs labi paēdis. Tā kā, ja sieviete būs nelaimīga un izmisusi, ģimenē nebūs laimes un saticības tik un tā. Un trešā kārts ir par mācīšanos, bet nevis par mācīšanos, par galvas piebāšanu ar zināšanām 2x2 ir 4 un tam līdzīgi. Bet par mācīšanos no kļūdām, par mācīšanos no saskarsmes ar citiem, par mācīšanos no dzīves stundām, kuras varbūt mēs esam palaiduši garām, varbūt kaut kur jāpatina bildi, apakaļ jāpaņem ir labais no tās situācijas, ko tā situācija māca, jo nekas nenotiek tāpat. Katra situācija, kas notiek dzīvē, viņi kaut ko grib parādīt, iemācīt, atmodināt, sakratīt. Tā tad ir vienkārši jāatrod tā rozīnīte tajā visā notikumā, un ar to rozīnīti ir jāiet tālāk pārējo atstājot pagātnē. Un tādā veidā mēs tās rozīnītes sakrājam, beigās mums ir groziņš ar rozīnītēm, kurus mēs varam izmantot savā labā, darot beigās palīdzot citiem cilvēkiem kaut kādā veidā. Lai kādu darbiņu mēs darām, mēs tomēr kaut kādā veidā citiem cilvēkiem palīdzam un miedarbojamies. Tā kā domāju, ka tādas labas kārtas, par ko aizdomāties svētdienas dienā, ir esot mājās pie savējiem, esot ar sevi, veltot laiku sev, papriecājoties par to, kas mums ir apkārt vasara vai ziema, kur mēs katrs esam pasaulē. Prieks, atpūta, saulīte, kas mums ir ļoti vajadzīga, lai mēs būtu veseli, un pāri visam visas tās mācības, ko mēs esam iemācījušies šajā dzīvē. Super, paldies tev, Zane. Es gan esmu tev vairāk kārtīgi pārtraukusi, tu neesi izstāstījusi līdz galam maniem jautājumiem, kā tu pie šīs sievietes nonāci, un tas tālākais dzīves stāsts tālāk, bet es domāju, ka mēs noteikti par to vēl runāsim, vēl tik daudz visādas tēmas, ko izrunāt. Principā sanāk tā, ka mēs katrai tēmai tagad tādas ieskatiņas drusku, bet es domāju, ka mēs pēc tam viņas paplašināsim, pagarināsim visā citādi, vai ne? Jā, man ļoti daudz ko stāstīt. Jā, lai varētu kaut kādu seriālu uzrakstīt par savu dzīvi, kaut kādās 5 sezonās. Super. Tā kā piedodiet man tie, kas redzēju, ka es ar to pirmo kārti, ko tu rādīji, ka es ar savu mēli. Pārtrauc jā, nevienu te negalini, bet tas ir domāts vairāk tiešām, kad ir kaut kāds ļauns vārds, tā asā mēle bieži vien mūs nodara ļaunumu nekā labumu. Tā kā, ja ir kaut kas slikts sakāms, varbūt noriet to slikto un pasakiet kaut ko tā vietā labu. Tas vairos labo un prieku un citiem būs labs garstāvoklis un nevajag vienmēr izgāzt žulti uz citiem cilvēkiem, jo kādreiz tā žults ir par mums, nevis par viņiem. Visbiežāk tā ir. Parasti jau tā ir. No manis jau nāk ārā tikai tas, kas ir par mani. Pareizi. Super. Paldies tev, Zaniņa. Paldies, ka piekriti svētdienas dienā šodien pārunāties. Man ļoti gribējās tiešām saprast par taro kārtīm, jo redz, ir kaut kāds mans skatu punkts, ko es esmu mācījusies, ja kā es uztveru šo pasauli, kāds ir mans redzējums, kādas ir tās manas vērtības, kā es visu redzu, un tad ir superīgi paklausīties, cik intuitīvi, cik savādi un dažādi un citādi nekā es to redzu, ieraudzīt atkal kaut kā bišķi no citas puses.
Un tas ir atkal mans tas izaugsmas avots. Paldies tev, ka tu Paldies piedalies. tev, paldies par taviem jautājumiem. Tas ir arī mans izaugsmas avots, un kā es atkal varu pamācīties un paskatīties. Un man liekas, ka tā jau ir tā dzīves garša, kad mēs varam viens no otra kaut ko mācīties. Un, ja tu Mhm. vari iedvesmot mani kaut kam labākam, un es varu iedvesmot tevi kaut kam labākam, tad ir forši pavadīts laiks. Man liekas, ka tā ir vienkārši superīga draudzība. Ja divi cilvēki var līdzvērtīgi apmainīties, ja nevis parazitēt, ja, kurš tur no kura vairāk paņems, bet līdzvērtīgi apmainīties. Ja, tas ir tāds katram novēl. Tas tāds man šodienas novēlējums netīšām sanāca. Jā, tik tiešām. Un lai Jā, visiem ir meklēt. lieliska diena, baudiet vasaru, kamēr viņa vēl ir. un tad jau mēs atkal tiksimies kādu citu reizi droši vien. Jā, labi, Zenīt. Paldies tev un Paldies visiem. tev, Karina. Davai, atā. Ai, 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 ai.